Februāra prognozi var noformulēt vienā teikumā – mīlestība un prieks ir gaisā. Cilvēka dabā ir vēlme tikt redzētam un saprastam, un tieši šobrīd digitālā pasaule mums piedāvā negaitītu spoguli. Februāra sākumā interneta platformas pāršalca jauns sociālo tendenču bums – mākslīgā intelekta ģenerētās karikatūras. Lai gan pirmās karikatūras parādījās janvāra beigās, tomēr par trenda eksplozīcijas brīdi var uzskatīt februāra sākumu. Šī trenda mehānisms bija pārsteidzoši vienkārši – uzrakstīt vienu teikumu, kuru es tagad iztulkošu latviski. Izveido karikatūru par mani un manu darbu, balstoties uz visu, ko tu par mani zini, un jāpievieno savs foto. Rezultātā iegūsti personalizētu karikatūru, kas simboliski atspoguļo cilvēku un viņa profesionālo identitāti. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā cilvēki algs pēc šādas personalizētas attieksmes, it sevišķi tie, kuri virtuāli strādā publiskajā telpā, pozicionē sevi un mēģina radīt saturu. Viņi algst tik atpazīti pēc savām unikālajām personības pazīmēm un talantiem. Un šeit sākas pats interesantākais. No malas skatoties, tas var šķist kā vizuāla spēle, humoristiska izklaide un digitāls trends. Taču iedziļinoties notiekošajā kļūst skaidrs, tā ir tieša konfrontācija cilvēka attiecībām ar mākslīgo intelektu. Ko tu īsti par mani zini? Kā tu redzi mani? Kā tu mani saproti? Tā vairs nav komanda iedot man to, ko es vēlos, un tā, kā es vēlos, bet tā jau ir ziņkārība, kā sistēmā mans mākslīgais asistents redz mani. Tā ir būtiska psiholoģiska nobīde no tehnoloģijas kā rīka uz tehnoloģiju, kā uztveres spoguli. Šī karikatūra kļūst par testu. Kādu cilvēka būtību mākslīgais intelekts spēj izvilkt no mūsu līdzinējās sadarbības. Ar jautājumu, ko tu zini par mani, cilvēks meklē arī cilvēcisko saikni, tur, kur ir tikai skaitļi. Savā ziņā daudzi ne tikai apmierināja savu ziņkāri, bet arī ieguva atskaites punktu par to, kāds ir. Daži iespējams pat aizdomājās, vai tas ir pietiekami par mani, kurp virzās šī būtne, ko es redzu attēlā. Es šo teikumu ierakstīju ChatGPT, ko bija ielādējusi telefonā pavisam nesen, janvāra vidū, pēc tam, kad par to bija dzirdējusi pozitīvas atsauksmes no mana dēla. Pirms šīs spēles man bija skepse. Ko gan šī sistēma var zināt par mani tik īsā sadarbībā? Rezultāts mani patiesi pārsteidza. Simboli, krāsas stils, viss bija par mani. Vienīgais iebildums, kas man radās, mākslīgais intelekts mani bija izveidojis par 20 gadiem jaunāku. Tomēr es sajūtu gandarījumu, un mākslīgais intelekts ieguva uzticības punktus vairāk kā sadarbības instruments. Internetā parādījās tūkstošiem karikatūru. Tā bija iespēja iepazīt ne tikai sevi, bet arī citus. Tas ir kolosāls pilns About Me, ko var nolasīt, tik uzmetot īsu skatienu uz attēlu. Viegli, bez īpašām prasmēm cilvēki tika pie modernas vizītkartes. Šajā laikmetā cilvēki vairs negrib lasīt garus tekstus, bet labāk izvēlas tvert noskaņojumus un tēlus. Šīs karikatūras ir cilvēka identitātes meklējumi digitālajā laikmetā, kur mākslīgais intelekts kļūst par jaunu spoguļa formu. Tie, kas lieto mākslīgo intelektu, jau labu laiku zina, ka mākslīgais intelekts ir tavas valodas spogulis. Tāpēc ir svarīgi, kā un cik precīzi noformulēsi jautājumus un uzdevumus, kurus uztici mākslīgajam intelektam. Bet šīs karikatūras vairs nav par valodu, jo balstās uz faktiem, kuri ir atklāti kādā laika sprīdī. Šīs mākslīgā intelekta karikatūras kļuva par psiholoģisko simbolu spoguli, jo te nav dota konkrēta komanda, kādu tieši veido cilvēku, bet tas viss vairāk izskatās kā zīlēšana, kā kauliņu mešanā, kad nezini, ko tas viss atnesīs.
Cilvēki piedzīvo pārsteigumu momentu, un, protams, ne tikai tas, kad cilvēks sevi atpazīst savu būtību ar simbolu palīdzību, sajūt dopamīna pieplūdumu. Jā, tāds es esmu. Tā ir burtiski kā sesija ar kauču, kur kaut ko vērtīgi uzzini par sevi. Ir jāsaprot, šī nav spēle par vizuālo līdzību reālajā dzīvē. Tā nav fotogrāfija, kuras uzdevums būtu burtiski kopēt tavus vaipstus. Šis ir stāsts par tavu digitālo nospiedumu, tavām interesēm, darbu un simboliku, ko atstāja aiz sevis tīmeklī. Tiem cilvēkiem, kuri nav tendēti vērtēt otru pēc izskata, šī ir lieliska iespēja testēt simbolus. Tas ir veids, kā ieraudzīt cilvēka būtību caur to, ko viņš dara un mīl, nevis caur to, cik simetriska vai reāla ir viņa sejā. Kāpēc tagad šis trends ieguva popularitāti, arī par to es domāju. Jo ir runa ne tikai par identitāti, bet arī par to, kas notiek cilvēku ķermeņos. Februāris ir ziemas izsēkuma mēnesis un pakāpeniska atvēršanās pavasarim dzīvei. Ķermenis ilgstoši ir dzīvojis tumsā, zemās temperatūrās un aizsardzībā. Karikatūra ir iespēja ar smaidu, rotaļīgumu, krāsām sākt atvērties. Somatikā spēle ir drošs elements. Humors – tas ir emociju izlādes un regulācijas forma. Estētika – parasimpātiskās nervusistēmas aktivācija. Izdalās arī šajā procesā oksitocīns, jo notiek emocionālās saiknes rašanās. Mākslīgais intelekts mani redz un saprot. Es esmu interneta ballītē, kur visi dalās ar karikatūrām. Izdalās arī dopamīns. Viss notiek lieliski, jā, tas esmu es karikatūrā. Cilvēks ir identificējies ar sevi. Kāds brīnums te ir noticis? Nervu sistēma ir aktivizējusies, psihe sameklējusi siltumu, identitāte atradusi formu, kurā ir droša un nesāpinama. Ja jāpasaka vienā kodolīgā formulā prognoze februārim, tad tas ir par cilvēku un viņa attiecībām ar citiem, par vajadzību tik redzētam, par drošību, par rotaļu, par siltumu, par atvēršanos, par piederību un galu galā par dzīvīgumu un mīlestību pēc ziemas tumsas. Un visbeidzot, es tev gribu atgādināt, ka tuvojas Valentīna diena, un šis mākslīgā intelekta karikatūru vilnis mums atgādina kaut ko ļoti fundamentālu par mīlestību. Tā sākas ar vēlmi patiesi ieraudzīt otru. Mīlestība nav par to, kāds tu izskaties. Tā vairāk ir par simbolu un sajūtu kopumu, ko mēs iegūstam, kad esam viens ar otru attiecībās. Meklējiet simbolus, kuros pulsē siltums, smaids, krāsas un rotaļīgums. Valentīna diena nav par dārgām dāvanām. Tā ir par mirkli, kad viens otram sakām ar vārdiem un darbiem. Es tevi redzu, es tevi saprotu, un es svinu mīlestību kopā ar tevi.